Sveicieni visiem šajā brīnišķīgi saulainajā dienā. Šodien 19. februārs 25. gada un esam ieradušies Liepā. Šodienas video iztaigāsim Līču Laņģu klintis. Atrodas netālu no Lodzes dzelzceļa stacijas. Dodamies ceļā! Atšķirībā no vairums dabas objektiem, kuriem piekļuva ar sabiedrisko transportu, ir ļoti apgrūtināta vai pat neiespējama, tad šajā gadījumā ir izcila iespēja nokļūt arī ar sabiedrisko transportu. Jo no dabas takas sākuma apmēram 200 metru attālumā atrodas gan dzelzceļa stacija Lode, kas kursē virzienā Rīga, Valmiera, Valka, gan autobuss Cēsis, Valmiera. Mūsu pastaigas pirmais apskats objekts ir Lodes ķieģeļa rūpnīcas māla iegūs karjers. Pretīm Lodes rūpnīca. Karjers man paliek kreisajā pusē, savukārt mēs dodamies lejā Gaujas senlejā. Esam pievarējuši pirmo kilometru. Vakardien pēcpusdienā drusku sasniega svaigais sniegs, bet, kā redzat, mēs neesam pirmie, kas iet pa šo taku šodien. Esam nonākuši pastaigu takas sazarojumā. Ja vairumā gadījumu jūs pastaigājoties iet pa labi, mēs šajā gadījumā iesim virzienā pa kreisi. Šis ir apveida maršruts. Tas posms, ko mēs tagad nogājam, tas ir gan turp, gan apkaļ viens tas pats ceļš, viena tā pat taka. Savukārt te ir maršruts apveidā, tā kā nav liels būtisks nozīmes, kā jūs iesat. Mēs šajā gadījumā izvēlamies maršrutu pa kreisi dēļ saules gaismas, lai jums būtu iespēja redzēt skaistākas fotogrāfijas un video. Tīri dēļ apgaismojuma. Jā, šeit ir norāda apakaļ, tā kā mēs ejam pretējā virzienā. Lai vieglāk norientēties, nofilmēju šo ēku. Pie šās ēkas ir pagrieziens. Tā kā mēs ejam pretējā virzienā, mēs ejam lejā uz Gaujas senleju. Savukārt jums, ja ietu kāds paredzēts ir, jums būtu jāiet pa šo taciņu augšā.
Un praktiski esam sasnieguši savu mērķi – Līču Laņģu klintis. Līču Laņģu klintis stiepjas apmēram kilometru garumā, un no tām iztek ap 20 avotiem. Tieši avoti ir tie, kas veicinājuši lielākā mazāku alu izveidi šajās klintīs. Spēcīgs avots. Vai redziet? Brungans sarkanīgos nosēdumus. Šīs klints avoti ir bagāti ar dzelzi, un tie ir dzelzs nosēdumi. Un tepat, kād 50 metru attālumā, ir gauja. Sniegs mums šodien rada nelielu izaicinājumu. Šeit ir apakšā kāpnes, kuras nosnigušas. Līdz to ir slīdēni iet un grūti ar tās kāpnes saskatīt. Tā kā mazliet jāiet uz tausti. Bet labi, ka sniegs ag nav bieza. Pēdējās naktis ir bijušas gan augstas, līdz to ir izveidojušies vižņi. Ļoti skaists gaujas rotājums. Un re, kur vižņi, ja precīzāk viznes sirds formā pietuvināšu parādīšu. Un tepat 1,50 m attālumā nākamais avots. Un šajā alā, ja nedzīvo, tad vismaz kāds nesen ir bijis. Redziet, pēdiņas. No šīs mazās aliņas iztek attiecīgi mazs avotiņš.
Tā izskatās maza šķēršļu josla. Un tagad izskatās, ka sākas pats grūtākais posms. Kā redzat, nosnicis ir, apakšā drusku glumšs slidens, un taka ir ļoti šaura. Šeit tāda tā kā aiza izveidojusies. Izskatās, ka arī šo iezi apdzīvo savvaļas bites, līdzīgi tā kā sietiņiezī. Šīs ir bišu radītās aliņas. Ūdens ir ļoti bagāts ar dzelzi.
kārtējā ala, kuru izveidojuši pazemes avoti. Līču Lanžu klints posmu esam nogājuši. Tā kā mēs gājām pretējā virzienā, tad tagad mums sanāktu iet 2,4 km līdz Lodes dzelzceļa stacijai. Bet pirms došanās atpakaļ izmetīsim vēl mazu līkumiņu. Burtiski 100 metrus priekšu ir vēl viena skaista ala, kas drīzāk ir vienkārši klints atsegums. Tu un parādīšu. Mēs šodienas pastaigu ar šo vietu arī noslēdzam. Dodamies atpakaļ ceļā uz Lodes dzelzceļa stacijas pusi. Savukārt jums, ja ir liela vēlēšanās vēl pēc papildus piedzīvojuma, ir iespēja doties līdz Grīviņiem. Tā ir gan atpūtas vieta ar līdzīgi kā šeit redzētajiem iežu atsegumiem. Gaujas senleju. Tad jums sanāks kopējais maršruts ap 12 km. Mūsu šīs dienas maršruts ap 6 km. Kāpjam augšā klintī un turpinām savu ceļu atpakaļ uz Lodi. Juhu! Esam klints augšā. Klints posmu esam veiksmīgi pievarējuši. Turpinam apakaļ ceļu. Tagad izstāstīšu pāris atziņas, tā kā kopsavilkumu par šodienas pārgājienu. Pirmais siltais padoms ir, jebkuros gadu laikos valkat apavus ar ļoti labiem protektoriem, īpaši ziemā. Un arī vasarā ir aizdoms, ka varētu būt nolīst lietus. Takas ir gana šauras, ar saknēm, tā kā var arī nošļūkt lejā. Tā kā jābūt piesardzīgiem, jāiet prātīgi. Apmeklēt šo pastaigu taku, Latvijas dabas pērli, darba dienā būtu prātīgi, jo brīvdienās ir iesākuši apmeklēt diezgan daudz cilvēku, īpaši vasarā. Ziemā ļoti liels iegūms apmeklējot šo taku būs tas, ka nav lapu, un līdz to ir daudz labāka redzamība. Savukārt pa pašu taku, kā jau manījāt, tā nebūs pati vieglākā, bet nav arī grūta. Tā kā šajā gadījumā ir jārēķinās, ka ir tādas šaurās staciņas, augšā lejā jāiet būs piesardzīgi, prātīgi. Ja video bija noderīgs, ieraudzījāt un uzzinājāt kaut ko jaunu, spiediet patīk un sekojiet manam YouTube kanālam. Savukārt es jums saku, čau, uz tikšanos kādā no nākamajiem video.